viena no tādām lietām, kas pēdējā laikā man diezgan daudz mulsina, ir tas, ka visi tehniskie risinājumi ir kļuvuši ar vienu nosaukumu. Visam risinājums ir mākslīgais intelekts, vai ne? MI šie te burti. Un mani mulsina, kāpēc? Tāpēc, ka bija taču mašīnu mācīšana, data minings, ja, data izrace un vēl, un tik daudz visādu metožu, un viņas tiešām visas ir pazudušas un palikušas tikai mākslīgais intelekts. Nu, kaut kāds tāds, kas strādā, ja, tur visu izdarīs, bet mēs vēl nezinām kā. Ja. Un tas ir mulsinoši, jo piemēros, ko piemēram Muntis vēlāk rādīs, nu, kas reāli nostrādājuši. Ja, jūs redzēsiet, ka mākslīgais intelekts, ja mēs runājam par neironu tīkliem, jeb dziļajiem neironu tīkliem, ja, tad viņš tiek pielietots ārkārtīgi reti. Ja, jo, piemēram, ļoti atkarīgs, kam jūs sekojat līdzi tādā publiskā telpā, lai saprastu, kas notiek šajā jomā. Un, piemēram, ir trīs tādi ļoti zināmi neironu tīklu jomā zinātnieki. Tas ir Jans Lekuns, Metas, jeb Facebook mākslīgā intelekta vadītājs ir Jeffrijs Hintons, kas bijušais Google mākslīgā intelekta vadītājs, kas pirms 2 nedēļām saņēma Nobela prēmiju fizikā par mašīnu mācīšanos. Ne par neironu tīkliem, bet par mašīnu mācīšanos. Ja? Un ir Judea Perls, ja? Trešais zinātnieks. Un, ja jūs viņus klausīsieties, piemēram, tas pats Jeffrijs Hintons, ja? Jau Nobela prēmijas laureāts, viņš stāsta par to, ka 50 gadu laikā, jeb 20 gadu laikā pazudīs 50% profesijas, mākslīgais intelekts to aizvietos. Ja? Ir viens skats. Un ir Jans Lekuns, viņa kolēģis, kurš saka, ka pašbraucošās mašīnas un household roboti, nu tādi roboti, kas savāks no galda šķīvjus un aiznesīs uz trauku mazgājumu mašīnu, nebūs mūsu dzīves laikā. Ja, tā kā tur tā atšķirība ir diezgan liela, un mēs ļoti rūpīgi sekojam tam līdzi un mēģinam kaut kādas saprast tiešām, ko ar to visu var izdarīt un kā tas strādā, jo noteikti ikdienā runājot ar vadītājiem dažāda līmeņa, viņu galvās ir šis te jautājums, kā manā organizācijā diezgan plaši ieviest mākslīgo intelektu. Šis jautājums ir, tādas skaidras atbildes, es teikšu, šodien mēs arī nedosim, ja, to skaidru, un katra organizācija, tur, kur jūs strādājat, vai nu jau strādā pie mākslīgā intelekta stratēģijas, vai tūlīt sāks strādāt pie mākslīgā intelekta stratēģijas. Tātad katrā organizācijā prognoze, ko es varu izteikt, ka 2025. gadā Latvijā lielajās organizācijās visās parādīsies mākslīgā intelekta stratēģija. Jautājums, kas tajā būs iekšā. Un šobrīd, ja mēs paskatāmies uz mākslīgo intelektu, to, ko arī jautājums definīcijas parasti izmantoju, Google definīcija par to, ka mākslīgais intelekts ir cilvēku spēju imitācija. Ja, tas ir spēja redzēt, spēja dzirdēt, spēja runāt. Ja, klasiskais runas sintēzes piemērs, ja, mākslīgais intelekts plašiem soļiem staigā pa planētu, mēs varētu teikt, bet Latvijas radio nakts ziņas joprojām lasa diktors. Un ja es zinu, ka jau 6 gadus Latvijas radio katru gadu testē runas sintezatoru no tildes, un lemj, vai var laist nakts ziņas ģenerētas, vai diktoram nav jāguļ. Joprojām diktors neguļ. Un bieži vien, ko mēs redzam, ka mākslīgo intelektu mēs izmantojam, lai rādītu trikus. Nu, ko nozīmē trikus? Atpazīst sejas, atpazīst tur numuru, var tur uzģenerēt bildīti, var tur uzģenerēt tekstu. Ja, nu mēs varētu teikt, ka tie ir tādi triki, ja, jo tas jau nav tur, sistēma, kas mums var procesu izdarīt, ja, vai tas, ko mēs gribētu, ka atbildēt klientam jēgpilni uz viņa pieprasījumu, un mums nevajadzētu, juristus, servisu cilvēkus, kas iedziļinās tur dažkārt ļoti garās vēstulēs, sastrukturē un sniedz kompetentu atbildi, ja. Tādus mēs neredzam. Mēs redzam vairāk tos trikus, kas rāda. Un pēdējais, es biju Portugālē IDC konferencē un uz skatuves kāpa Google. Google iedomājieties, tur Google nopietna konference Eiropā. Ja, viņiem taču jāparāda, ka mākslīgais intelekts, vai ne, biznesam. Ko viņi demonstrē? Viņi demonstrē aplikāciju, ar kuru var lietotni, ar kuru var sarunāties ar savu suni.
kur jūs sakat, dārgais suns, tu man patīc, un viņš tā, ja? Un tad viņš pieliek pie suņa, suns saka kaut ko, un tā aplikācija lietotne iztulko. Nu, loģiski, ka tas ir triks, ja? Un pat vēl vairāk, ja, mums ir tur ChatGPT un vēl kaut kas, un mums pat lieli triki var būt, ja. Tur rāda lielus trikus, tur mums uzraksta tur veselus plānus un vēl visu kaut ko. Un, protams, kad šo risinājumu tur vesela jūra un daudz, bet viņi līdz galam neatbild uz tām mūsu tādām nopietnākām organizācijas prasībām, jo mēs varam tur uztaisīt labi numuru atpazīšanas tur risinājumus, tās stāvvietas, es teiktu tā, uz pusi, ja? Centrāla tirgu viņu apturēja, viņi nestrādā tā numura atpazīšana, tur centrāla tirgus 1, mākslīgais intelekts 0, ja? Tur uzvarēja. Bet, tās, tīmā, piemēram, ties foniņi, ja? Viņi baigi smuki strādā, tur vēl kaut kur, un ir kaut kas strādā labi. Bet tādas, lai mūsu procesu atrisinātu, ja? Tādu mēs neredzam, bet tas ir tas, ko mēs jautājam un gribam. Un viena no tādām pieturpunktiem, ja mēs mēģinam tādā nopietnākā literatūrā atrast atbildes, tad ļoti vērtīgs bija katru gadu The Economist izlaiž tādu speciālu numuru, kur viņi stāsta par tendencēm uz nākamo gadu. Un šis ir uz šo gadu, viņi runā par politiku, tur ekonomiku un tā tālāk, un šajā 2024. Gada numurā bija 2 lapiņas par mākslīgo intelektu. Un viņi saka, kas notiks ar kurš iegūs no mākslīgā intelekta šogad? Un iedomājies, ļoti labs brīdis, jo šis gads jau beidzās, 8 nedēļas paliek līdz gada beigām, vajadzētu jau tur mums saprast, ja? Un viņi saka, 3 grupas, kas iegūs. Viņi saka, pirmā grupa, kas iegūs, būs izstrādātāji, programmētāji, jo reku viņiem ir tas GitHub Copilot, ja, tas rīks, kur programmētājs raksta kodu, viņš saka, uztaisi man testu, un viņš uzģenerē koda gabaliņu, es ielieku to koda gabaliņu savā programmā, es varu ātrāk rakstīt kodu. Ja? Un tur tiešām ir taisnība, tur programmētāji, un Google pat paziņoja, ka izmantojot šāda tipa rīkus, viņi iegūs apmēram 6% produktivitātes. Ja? Varbūt tas nav tā, kā mēs bijām iedomājušies. Ja? Es gaidītu, ka būtu 600% produktivitātes, vai ne? Tas ir tas, ko mēs gaidām, 6%. Un tas ir patiesībā vienīgais skaitlis, ko jūs atradīsiet internetā, kuru ir vispār nosaukuši par jebkādu ieguvumu. Ja, jo, ja mēs runājam par ieguvumiem, tā kā mēs ieviesām tehnoloģiju un nopelnījām, ieviesām tehnoloģiju un ieguvām, vai ne? Un vajadzētu būt, ka tādu piemēru ir daudz, jo tad mēs sapratīsim, vai ir vērts ieguldīt vai nav. Bet jūs neatradīsiet to, vismaz publiskā internetā. Un vienīgais cipars par to programmētāju produktivitāti ir no Google 6%. Ok, tad viņi teica otra grupa, kas iegūs. Tie ir tehnoloģiju giganti. Tur Google, Microsoft un tā tālāk. It sevišķi te parādās tādas kompānijas kā Nvidia, ja, kas ražo tās skaitļošanas jaudas, speciālas grafiskā procesora kartes, kas ir vajadzīgas, lai darbinātu tos un trenētu tos tīklus. Un arī taisnība, visi viņi iegūst, ja, gan no tā, ka viņi darbina infrastruktūru, gan vēl viena ļoti svarīga lieta, ko mēs gan dzirdējām drusku ieskanējās, gan dzirdēsim nākamajā prezentācijā, ka patiesībā iegūst tikai tās kompānijas no šiem te, man negribās teikt mākslīgais intelekts, kad es saku mākslīgais intelekts, iedomājieties tur arī visu, arī Excel prognozēšanu, respektīvi datu visādi paņēmieni, risinājumi, ja, ne tikai ChatGPT, teiksim, vai lielie valodu modeļi. Viņi iegūst, jo viņiem ir tā saucamās izpētes nodaļas, R&D. Ja, zināt, kā atšifrējas R&D? Rest and Dream. Ja, tad dažiem ir pat ļoti nopietnas izpētes organizācijas, jo, kā izrādījās, tad visu šo te jauno tehnoloģiju ieviešana, viņi ir ļoti izpētes ietilpīga. Tur es nevaru paņemt to trikus, es varu paņemt trikus, tur varu paņemt triku ielikt, un pie manis arī tas triks rādās, ja? Bet nopietnas lietas es nevaru ieviest. Man vajag izpēti, ja? Un mēs saprotam, ka ne valsts sektorā, ne Latvijas uzņēmumos, nav tās R&D nodaļas, ja? Tas ir ļoti dārgi, tur ir vajadzīgas tradīcijas, zinātne un tā tālāk. Un tāpēc atkal iegūst tie, kam ir šīs te izpētes organizācijas. Un tad The Economist saka, un tad ir trešā kategorija.
mēs visi pārējie, mēs varētu teikt, visi, kas šajā telpā. Un es tad tur uzmanīgi lasīju, pārlasīju 10 reizes. Un viņi rakstīja, noteikti viņi iegūs, bet mēs nezinām kā. Un es teiktu, ka mēs joprojām esam tajā, teiksim, ir jau novembris, tūlīt klauvē pie durvīm nākamnedēļ, un mēs vēl nezinām kā. Līdz ar to es domāju, ka šajā ziņā mēs varētu izpūst gaisu un justies drusku optimistiski, jo neko neesam tādu palaiduši garām, ja? Jo neviens cits arī nezin kā. Pāris lietas, pie kurām mēs arī paši tā pētot nonākam pamazām, ir tas, ka vajadzētu uz to mākslīgo intelektu skatīties divos veidos, ja mēs runājam par produktivitāti, ko mēs gribam. Un ir individuālā produktivitāte, un tur viss ir skaidrs. Mēs redzam iegūmus. Es kā cilvēks paņemu ChatGPT, es pirms tam, lai uzzīmētu bildīti, man varbūt vajag nedēļu, stundas vai tā. Tur es uzrakstu, uzteicu man bildīti tur tādu un tādu. Hops, minūte, 2 minūtes. Vajag uzģenerēt tur aprakstu, tekstu, vēl kaut ko, ja? Ļoti ātri. Ja? Un mēs to, vai programmēšanu, ja? Un to individuālo produktivitāti mēs saprotam un redzam. Bet tas, ko mums vajag organizācijas līmenī, mums vajag organizācijas līmeņa produktivitāti. Jā, tas ir kaut kas pavisam cits. Mēs taču nevaram iedot katram cilvēkam ChatGPT un teikt, tūlīt mūsu organizācija būs vajag produktīva. Jūs saprotat, ar ko tas beigsies? Tas nozīmē, ka katrs darbinieks viņš vadās pēc saviem mērķiem, ieskatiem, sapratnes un tā tālāk. Pat ja viņam ir tur gudra mašīna blakus, ja? Bet mums tāpat ir jāspēj nodrošināt organizācijas biznesa procesus, ja, darbības procesus, mērķu izpildi, motivāciju un daudzas citas lietas, ko patiesībā tāds ChatGPT pat nemāk. Kāpēc? Tāpēc, ka ir zināmi ierobežojumi, par kuriem nemīl stāstīt, ja, tur, ka ir ierobežojumi. Bet ir tā saucamā dabīgā intelekta teiksim, lietas, kuras nav, tehnoloģiski nav iespējams ielikt, piemēram, hierarhiska plānošana. Nav, viņš nemāk to darīt. Nav iespējams, tehniski. Vai tur mērķu uzstādīšana arī nav iespējams. Ja nevar to izdarīt, ja to nevar, vai fiziskās pasaules izprat, ja nevar to izdarīt, tad jautājums, kā viņš to biznesa procesu novadīt. Ja? Un tas ir tas pirmais jautājums, kas rodas, kā panākt organizācijas līmeņa produktivitāti vai tās zināšanas. Un te tāds viens ļoti spekulatīvs apgalvojums, es tam ticu. Jā, bet es jums pateikšu, jo pēc tam varam pastrīdēties, vai jūs varat domāt un teikt, tas bija muļķības, vai tieši laba lieta. Zināt, tur, kur koncentrējas zināšanas, ja, un ko nozīmē zināt? Mēs taču saprotam, ka mums zināšanas pastāv dažādos veidos. Ir sistēmā, jo process iebūvēts. Ir instrukcija, checklists, un ir cilvēku galva. Visvairāk zināšanas mums ir cilvēku galvās. Ja? Tāpēc mēs ejam pie kolēģi, sakam, klausies, nezinu, ko te darīt. Ja? Un tur, kur koncentrējas zināšanas, tur ir birokrātija. Tātad birokrātija veidojās zināšanu koncentrācijas punktos. Ja, tagad jums par to padomāt vajadzēs, ja? Ko tas nozīmē. Un, ja mēs skatāmies tā konceptuāli, ko tad nozīmētu tā organizācijas līmeņa produktivitāte, tad es teiktu, pēc tāda kopilota, Microsoft kopilota piemēra, bet nekoncentrējamies uz to kopilotu, bet iedomājies, ka tas ir tāds atbalsts, ja kopilots, Microsoft kopilots ir atbalsts programmētājam, tad vajadzētu, lai tāds būtu, kas atbalsta iepirkuma speciālistu, vadītāju, klienta servisa, juristu un tā tālāk. Tas nozīmē, ka vajag tos specializētos kopilotus efektīvos. Pēc noteiktām jomām, ja? Jo noteikti tie būs specializēti, tas nebūs universāls, ja? Jo, kā jūs zinat, piemēram, ir programma, kas var apspēlēt visus šahā, ir programma, kas var apspēlēt visus go, bet nav programmas, kas var vienlaicīgi šahā un go. Tādas nav, jo, ja tu saliec kopā, viņa jau paliek ļoti vāja, jo mākslīgais intelekts ir ļoti specializēts. Kas nozīmē, ka tādā organizācijā, pieņemsim kā valsts ieņem dienas, mēs runājam par to, ka tajā tālajā nākotnē, 23, ja, labi, kaut kādā tālajā nākotnē, kur tas realizējas, būs 20 tie efektīvie kopiloti.
Ja, mēs apmēram par tādu skaitli runājam. Vai veselības ministrijā 25 tie efektīvie kopiloti, kas ļauj nodrošināt noteiktas funkcijas. Un kā tas strādā? Un es te parādīšu arī uz tā Microsoft kopilota piemēra. Tātad pirmais solis, kas ir nepieciešams, ir algoritmizēt zināšanas. Ko nozīmē algoritmizēt zināšanas? Mēs visu laiku ar to nodarbojamies. Ja, mēs mēģinām izvilkt tās zināšanas no dažādiem avotiem, arī cilvēku galvā, un kaut kā algoritmizēt. Nu, piemēram, uzrakstot čeklistu vai instrukciju, tas arī ir zināšanu algoritmizācija. Bet mēs, protams, ka digitālajā laikmetā mēs mēģinām to iebūvēt sistēmā, digitālajos procesos. Tagad jau mēs gribam vēl vairāk tur kaut kādā intelektā iebūvēt. Bet tas ir tas posms, kas ir jāveic. Nākamais, kad mēs esam algoritmizējuši tās zināšanas, jo zināšanas kaut kā iepakojuši, mums jāspēj viņus padarīt mērogojumus. Respektīvi, iedot visiem darbiniekiem, vai, piemēram, ja ir kaut kādas zināšanas, kas nepieciešams mūsu klientiem, mēs varam iedot uzreiz visiem klientiem. Ja? Mēs spējam mērogot. Un ja mēs paskatāmies uz Microsoft GitHub, kā tas ir noticis, tad viņiem paveicās, ja? Jo viņi nedara to, ko mēs mēģinām izdarīt. Viņi paņēma gatavu koda bāzi, ja? Kur visi bija salikuši savu programmas kodu, un uz to uztrenēja to mākslīgo intelektu, kurš algoritmizēja zināšanas, kurš spēja mērogot, tad iedot jebkuram izstrādātājam šīs te zināšanas mērogojumas. Un savienot ar lēmumu pieņemšanu, jeb IDE ir Integrated Development Environment. Ja? Tad tur, kur es strādāju, turpat man arī tas ir pieejams. Ja? Tad šādi izskatās tas efektīvais kopilots. Un efektīvais kopilots noteikti strādā kopā ar cilvēku. Ja, protams, visiem ir sapnis, ka būs organizācija, kurā būs, kā raksta dažās tādās utopijās, raksta, ka nākotnes organizācija būs, jeb nākotnes rūpnīca, tajā strādā tikai 2 darbinieki – cilvēks un suns. Un cilvēku galvenais uzdevums ir barot suni, a suņa galvenais uzdevums pieskatīt, lai cilvēks nespiež pogas. Ja. Un iedomājieties, kad sākās industriālā revolūcija 19. gadsimta sākumā, un pirmās stelles mehanizēja, ja, automatizēja un tā tālāk, toreiz bija arī sapnis, ka visu varētu robotizēt, ja, un būtu viens cilvēks, kurš, viens uzņēmums, viens cilvēks. Ja. Un mēs redzam, ka pagājis vairāk kā 200 gadi, un tas sapnis vēl līdz galam nav piepildījies. Un šeit mēs arī drusku sapņojam par to, ka būs organizācija, kurā būs mākslīgais intelekts bez cilvēka, bet jau tagad mēs redzam, ka, piemēram, ka ir tās spējas, un te, piemēram, tā Pauls Dougherty, Accenture IT vadītājs, viņš stāsta par to, ka ir, un arī izskaidro, ka ir noteiktas, piemēram, jomas, ja, kā mēs redzam, 4 šīs, kuras ir piemīt tikai un spēj izdarīt tikai cilvēks. Ja. Nekad mašīnai mēs nevarēsim to piešķirt un nevajag. Ja? Jo jāsaprot to, ka, piemēram, mašīna, jebkurš algoritms, priekš viņiem kartupeļi, ja tas ir kaut kāda datusets, ja? Kartupeļi un bērni, tas viens un tas pats. Ja? Bet mēs saprotam, ka tā nevar būt, ka tas nav pareizi. Līdz ar to cilvēks noteikti tur ir iekšā, un tāda mūsu šī brīža tas redzējums, ka kombinē, protams, ka ir principā jāsaprot, kāda būs atdeve no šiem mākslīgā intelekta. Ja, ja mēs, piemēram, paskatāmies viena tāds nopietnas posms, es teiktu, ka šobrīd jau pat tajā modernā laikmeta Latvijā viens no tādiem mākslīgā intelekta posmiem pat ir noslēdzies, un es pat teiktu, ka tas ir pirmais chatbotu posms. Ja, tie ir pēdējie 5 gadi. Atcerieties, kad radās chatboti, katra sevis cienošā mājaslapā ir chatbots. Jā, liels jautājums ir par kā mērīt viņu efektivitāti, cik tiešām cik atdeve no viņiem ir. Jā, to mēs varbūt nediskutēsim šobrīd, bet noslēdzās kaut kāds posms, un šobrīd jau nāks nākamās paudzes chatboti. Ja? Viņus tie interfejs paliks tas pats, ja? tas čata veidā, bet nāks nākamais tehnoloģijas apakšā, bet viens posms jau noslēdzies. Bet mums jāsaprot, kā padarīt to produktīvu. Mūsu šī brīža tāds redzējums, kad mums ir vajadzīgas šīs te procesa zināšanas, tās viņas vajag algoritmizēt. Tajā brīdī, kad mēs saprotam, kā viņas algoritmizēt, jo tas arī nav tik vienkārši. Šeit ir 2 tās pamattehnoloģijas, kuras mēs šobrīd izmantojam, lai algoritmizētu zināšanas. Tā ir
IA ir Intelligent Automation, jeb inteliģenta automatizācija, kas ir, piemēram, OCRs, tur dažādi mazkodā, bezkodā integrācija, rule engine un tā tālāk. Un ir mākslīgais intelekts, ja, kur ir citas tehnikas, kas palīdz mums pēc tam arī padarīt to mākslīgo intelektu produktīvu. Un pēdējā mana slīde ir, kā mēs praktiski ar to strādājam. Tūlīt Muntis pastāstīs, bet ievadot varbūt tos stāstu par eksperimentiem, jo, piemēram, mēs esam veikuši vairāk kā 10 no sākuma līdz galam šos te pilna apjoma eksperimentus. Un ir pāris lietas, kuras vienkārši jāsaprot, kad jūs uzsākat kaut ko tādu darīt. Piemēram, sākotnējais mērķis, mēs uzstādām mērķi, un praktiski nekad nebija tā, ka tas mērķis saglabājās. Ja? Eksperimentu laikā viņš mainījās. Vai nu viņš paliek neaktuāls, vai nu viņu nevar sasniegt, un tā tālāk, bet viena lieta nepiesienamies, nemēģinām tik ļoti pie tā mērķa pielipt, ja? Viņš mainīsies. Otrs eksperimenta tāds punkts ir, mums visu laiku jāreģē uz atgriezenisko saiti. Ja? Tad mēs kaut ko daram, ienāk mums tā atgriezeniskā saite, un mums jāmaina, lai tas eksperiments ietu labi. Ja, tas ir nepatīkami, tas izklausās, protams, atnāk atgriezeniskā saite, es visu mainu, ja. Bet padomājiet ikdienā, ja jūs kaut ko darat, kaut vai grābjam lapas, un sieva man saka, grāb tur, ja, atgriezeniskā saite. Nē, tas man nepatīkami, ja. Atgriezeniskā saite ļoti nepatīkama lieta, bet tas ir jāiemācās, kā ar to rīkoties. Un nepārtraukti procesu uzlabojumi tieši eksperimenta laikā. Ja, un varbūt grūtākais, ka atkal ir jābūt tai fiksētai komandai, jeb šobrīd no tehnoloģijām iegūst tie, kas spēj ieguldīt resursus to izpētē. Tātad, ja jūs gribat tiešām panākt ieguvumu, jums jābūt cilvēkam, vienam, pusei, diviem, kas veic to izpēti. Ja, vienā vai citā veidā, jo savādāk nevar gūt to ieguvumu. Jā, paldies! Kādi jautājumi Valdim?